Daugavpils pašvaldība plāno paplašināt iedzīvotāju kategorijas, kuri jau nākamgad varēs izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, pārvietojoties ar pilsētas sabiedrisko transportu. Uz doto brīdi Daugavpils pašvaldības speciālisti izskata iespēju piešķirt bezmaksas pārvietošanos autobusa un tramvajā tiem pilsētas iedzīvotājiem, kuri sasniedza 65 gadu vecumu. Par to kārtējās preses konferences laikā paziņoja pilsētas mērs Jānis Lāčplēsis. Mēs rēķinām pirmām kārtām, skatāmies uz padzīvojušiem cilvēkiem un rēķinām, cik izmaksās, ja mēs pazemināsim šo vecuma slieksni pensionāriem no 70 līdz 65 gadiem, kam piešķirt bezmaksas pārvadājumus. Plānojam, ja budžets sekmīgi uz nākošo gadu veidosies, šo pasākumu veikt no 1. janvāra. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs atzīmēja, ka dotajā konkrētajā gadījumā vecuma cenza samazināšana nekādi neietekmēs citu pašvaldības sociālo programmu realizēšanu.